Čau, ja tu domā filmēt podkastus un iet pēc sponsoriem, atbalstītājiem saistībā ar šo podkāstu vai video ierakstiem, es gribu iedot šo video tev kā tādu mugurkaulu, par ko tu vari padomāt, kas ir tas, ko ņemt vērā. Daži pieturas punkti, ko es runāju ar jau esošiem klientiem, ar organizācijām, kad viņi sāk filmēt, jo bieži mēs uzsākam filmēt, piemēram, pirmo dienu, pirmās epizodes, tur bieži vien investējās paša organizācija sākumā ar pirmo reizi, bet pēc pirmās reizes viņi iegūst pieredzi, iegūst pārliecību, un tad viņi ir gatavi iet arī pie atbalstītājiem, meklēt sponsorus, meklēt finansējumu kaut kur no ārpuses, lai varētu turpināt atļauties pabeigt sezonu vai otro sezonu, domāt jau tādā ilgtermiņā kopumā. Tad es gribu ar tevi padalīties ļoti ātri, kodolīgi vienkārši par mugurkaulu, ko tev vērts ņemt domā, jeb ko tev vērts ņemt prātā, kad tu ies pēc sponsoriem un viņi tev varētu jautāt šīs lietas, un tu viņiem īstenībā jau vari sagatavot mājasdarbu un atbildēt. Tad pirmā, īstenībā, viena no pats svarīgākām lietām ir tieši vīzija, jeb precīzāk sakot, sāc ar vīziju, jeb vēl precīzāk sakot, skaidru vīziju. Tev būtu jābūt skaidram, kas ir tas, ko tu taisies darīt, ko tu gribi filmēt. Vai tas ir podcasts? Ja tas ir podcasts, tad kurā tēmā? Ja tās ir lekcijas vai apmācības, tad kādā tēmā? Kurš būs eksperts? Tu būsi galvenais runātājs vai kāds cits būs? Vai tas cilvēks ir autoritāte? Kāpēc tieši tas cilvēks? Varbūt varētu būt cits cilvēks, varbūt kāds aktieris. Mums būs šī auditorija. Kāpēc ar šo auditoriju tu vēlēs runāt? Un tad mēs aizējām savā ziņā arī pie otrā punkta līdz ar to, kas iet kopā ar vīziju, atbildot uz jautājumu, kāpēc tas ir svarīgi. Un, ja var atbildēt vēl svarīgi tagad, tad tu esi uztrāpījis arī mārketingā ļoti svarīgi elementi. Kāpēc tavs pakalpojums vai produkts, ja šajā gadījumā vīzija, ideja par kaut kā filmēšanu, kā podkāstu pieņemsim, vai apmācību video, kāpēc tas ir pieņemsim tieši tagad svarīgi tavai auditorijai? Kad mēs filmējam kooperatīvam Latraps, viņiem ir par lauksaimniecību. Viņiem ir ļoti svarīgs, piemēram, šonedēļ vai 2 nedēļu griezumā ir tēma, mēs iefilmējam, publicējam, ļoti svarīgi šajā brīdī viņu biedriem. Kad mēs runājam, piemēram, ar organizācijām, kurām ir konkrētas tēmas vai tojās kādas konferences vai tuvojas konkrēts mēnesis ar konkrētajām tēmām, tad viņiem tikai, jā, šis ir svarīgi tagad, vai šis būs svarīgi pēc mēneša. Tāpēc šie divi, pirmais ir turēt vīziju galvā, jo skaidrāk vīzija ir, jo vieglāk tev būs viņu pastāstīt, kāpēc tu to dari, priekš kam tu to dari, un tad otrs līdz ar to, kāpēc tas vispār ir svarīgi pašlaik. Un tad mēs aizējām, jo pirmie divi, viņi tādi, pirms mēs ejam tālāk, pirmie divi ir tādi emocionālāki, viņi ir tādi gaisīgāki, tie pieturas punkti ir. Tas ir vairāk par emocijām. Tur tu centies pastāstīt šo emocionālo piesaisti tajā ideja, kāpēc ir vairāk par emocijām. Mēs darām to, tāpēc, ka tas ir svarīgi, un mums būs tur vismaz 1000 cilvēki vai 10 000 cilvēki, kuriem šī tēma pašlaik svarīga, un par to ir jārunā. Arī tas vien, ka, piemēram, Latvijā par šo ir jārunā, ir pietiekoši svarīgi. Citreiz nevajag pārspīlēt, tādā ziņā meklēt mākslīgi pievilkt klāt vēl citas jēgas. Citreiz ar to vienkārši, kad pašlaik par to ir jārunā, ir pietiekoši. Tātad, ja mēs esam tādā ziņā, skaidra vīzija tev vajadzētu arī spēt izteikt vienā teikumā. Tikā, mēs darām to, gribam sasniegt to un tas ir svarīgi, tāpēc tas un tas. Ja pirmos 2 punktus tev izdodās pateikt vienā teikumā, ļoti labi, tev ir skaidrs, ko tu gribi izdarīt. Tad ejam uz priekšu. Šis ir tāds tehniskāks. Cilvēki bieži vien, nevis bieži vien, bet mēs esam vizuāli cilvēki, un tajā brīdī, kad tu ej pēc finansējumu, tad ir jāspēj arī atbildēt uz jautājumu, ja būtībā parādīt, ko tieši klients pat nopērk. Citreiz priekš PR, ja public relations, cilvēki nopērk kaut ko, un, ja nesanāca, viss ok, citreiz ir strikti nosacījumi, tā kā līgumi un konkrētas lietas cilvēki grib. Citi vienkārši paļaujās, iedot finansējumu, mēs te uzticamies, dari kā tu gribi. Bet ar šo es tev gribu iedot tādu ideju par tieši to, ko konkrēti pieņemsim. Tu vari iedot. Protams, tas ir tikai veidojot piedāvājumu. Protams, tā ir tā pati redzamība, kaut kāds prestižs, ja tas ir tajā, ko tu dari. Ja cevišķi, ja tas tiek smuki nofilmēts, cilvēkiem ir lepnums pa video, viņiem patīk, kā izstāst, viņi dalās ar video. Un bieži vien es arī redzu, kad mēs nofilmējam skaistu cilvēku, kurš pirms tam nav ticējis, ka viņš spēja runāt un izskatīties labi kamerā. Viņš
runā, izklausās un izstāsta labi kamerā, viņiem ir ļoti liela pārliecība, pēc tam arī ieteikt tālāk. Un cilvēki, kas īsti nekad neko nešēro sociālos tīklos, ar to dalās. Tiešām sāk šērot. Un trešais, protams, ir auditorija. Tev ir konkrēta auditorija padomā. Un labāk, ja tev tā auditorija jau ir zināma, ja tev ir pilnībā nulle, būtībā, ja tu sāc kaut ko no absolūtas nulles, un tev pat nav cilvēku grupa konkrēti zinām, kas varētu to klausīties, varētu būt pagrūtāk atrast atbalstītājs, būtībā pārdot, jo tas nozīmē, ka arī atbalstītāji uzņemās diezgan lielu risku uz to saturu, ka viņi pat nezin, vai tur būs kāds klausītājs. Bet ja tev, piemēram, skaidra auditorija, kas to varētu klausīties, lieliski, tad nozīmē, ka tev jau ir, tu pat vari piedāvāt to visu. Un būtībā tas jautājums ir, ko izmērāmu tu vari piedāvāt sponsoriem? Kas ir tas bieži tas izmērāmais elements? Viens vienmēr var, protams, pateikt šo, mēs jūs pieminēsim katrā epizodē. Mēs pievienosim jūsu logo, video pieņemsim sākumā, pa vidu. Ir dažreiz arī liek reklāmas rullīšus pa vidu garākām epizodēm, vai beigās, vai arī reels, jeb shorts, TikTokā, kur mēs jūs pieminēsim visur jūsu logo, jūsu moto, sekos visur līdzi digitālajam saturam. Tad ir tas, ka, piemēram, atsevišķi tiek pieminēts sociālos tīklos, jūs varat pat pierakstīt, ja vajadzīgs līgums, cik daudz un cik bieži jūs pieminēsiet, cik daudz tie rīli būs, cik daudz būs video. Būtībā tas viss ir pieminams un pierakstāms savā ziņā, tur būtu jāuztais līgums, tu to var cilvēkam pat pateikt. Un iesaistīt, piemēram, arī citādāk. Ja klients ir tāds varbūt atraktīvāks, viņam interesē kaut kas citādāks, vienmēr var uztaisīt tādu lietu kā, piemēram, konkursi vai konkrētās tiešraides pie klienta vai viesi. Dažreiz sponsori īstenībā grib, lai kāds no viņu uzņēmuma cilvēkiem nāk kā viesis. Piemēram, ja tev ir 8 epizodes, tad iespējams 1 vai 2, kā, protams, sarunā, iespējams, viņi gribēs, lai konkrēts eksperts vai cilvēks nāk un piedalās tavā podkāstā. Viņi savā ziņā nopērk ēteru laiku. Tur, protams, jautājums tev, vai tas joprojām sajiet kopā ar tavu ideju un tavu vīziju. Ja sajiet, amazing, ja nesajiet, iespējams, jāmeklē cits atbalstītājs vai sponsors. Bet ko es ar šo gribēju pateikt? Ir jāspēj tev arī tajā pašā laikā, ja mēs aizējām pie punktiem, tad tev jāspēj pateikt, kas ir tas īstenībā, ko cilvēks nopērk, ko viņš var parādīt. Jo, ja mēs gribētu palaist reklāmu Facebookā, par to mēs konkrēti samaksājam. Ja mēs gribam palaist reklāmu televīzijā, mēs maksājam pa sekundēm. Un šeit ir tieši tāpat, ka cilvēkiem dažreiz ir jāspēj redzēt, kas tad ir tas, ko viņi nopērk pa punktiem, jo iespējams viņi nav tie galvenie lēmēji, un viņiem jāparāda vēl kādam citam, kurš ir tā saucamais maciņa turētājs. Un tam cilvēkam jāredz, ko tad mēs īstenībā nopērkam. Un tad tas cilvēks, ar kuru tu esi runājis, viņš varēs pateikt, mēs nopērkam to, ka mūsu moderators pieminēs katrā epizodē, mūsu reklāmas rullītes tiks ielikts epizodes beigās un vienreiz katras epizodes, piemēram, vidū. Mūsu logo būs redzams vienmēr beigās un būs redzams arī epizodes sākumā. Logo būs arī katra rīla beigās. Un mūs pieminēs arī 20 reizes sociālos tīklos, apakšā kā mūsu atbalstītājs. Kopā ar šo uzņēmumu, kopā ar Show & Tell mēs esam radījuši, vai pateicībā Show & Tell. Būtībā tu iedod skaidras lietas, kuras tu varētu piedāvāt šim uzņēmumam. Jo dažreiz tas ir ļoti labs veids, kad sāks runāt par naudu. Jo cilvēki gribēs pateikt, kas ir konkrēti, ko es dabūšu pretī. Un tad mēs ejam pēc 4. punkta. Kas ir būtībā... Latvijā ļoti grūti par šo runāt daudziem cilvēkiem, bet ko es esmu pamanījis? Jo ar profesionālākiem cilvēkiem tu runā un ar tādiem nobriedušākiem un cilvēkiem, kuriem rūp kvalitāte, jo mazāk viņi satraucās par budžetu runāšanu kā tādu. Nauda kļūst ar vien mazāk problēma kā sarunām. Tas nav kaut kas tāds, kur aiziet baigi emocionāli. Cilvēks spēj diezgan racionāli un jēgpilni runāt par naudu, ja mēs no manas puses, piemēram, mēs ejam pēc sponsoriem, arī es daru, man ir visādas sadarbības, un tajā brīdī ir daudz vieglāk sarunāties, ja otrā pusē ir sajūta, ka tu saproti, ko tu piedāvā, tu saproti, ko tu dari, un otrā pusē cilvēks vienmēr var pateikt, nē, nav priekš mums. Nevajag nekad censties cilvēks iespiest iekšā sarunā vai censties panākt, ka viņi kaut kam piekrīt. Ja tu to mēģinās darīt, citreiz problēma var būt, ka tu ievirzīsies sadarbībās, kuras īstenībā tu negribētu. Citreiz sadarbības ir grūtas. Un, lai arī kā dažreiz vajag to naudu kaut kādu projektu īstenošanai, citreiz tā nauda īstenībā ir baigi dārga. Ja? Ar to, ka dažreiz sadarbības ir tik grūtas, ka tā nauda īstenībā neatspēr to. Tāpēc dažreiz, ko es gribu pateikt, tad, kad sāc runāt par naudu, tad
Seko līdzi, vai tu tiešām arī gribi sadarboties ar tiem cilvēkiem. Jo dažreiz tās atskaites nav tā vērtas, vai sarunāties, turpināt sadarboties ar tiem cilvēkiem, tīri sarunāties attiecību dēļ. Tāpēc, kas ir baigi svarīgi? Skaidri norāda budžetu un to sadalījumu. Ja tas ir prasīts, ja tev prasa, tad šis ir ļoti svarīgi. Ir ļoti labi, ja tu šo tāpat izdarīsi kā mājas darbu, ka tev jau ir skaidrs, piemēram, tām vai Excelītes, cik kas varētu apmēram izmaksāt kādās nodaļās plus mīnus. Citreiz nevajag nodaļas, citreiz vienkārši pietiek gala cipars. Ir dažādi cilvēki un ir dažādas dzīves situācijas. Un iespējams ar vienu to pašu cilvēku, ja tu runāsi tagad, vai tu runāsi pēc pusgada, vai pat dažreiz pēc mēneša vai 3 mēnešiem, iespējams, viss būs mainījies tam cilvēkam viņa dzīvē, un, ja, piemēram, viņš tevi tagad atraida, iespējams, pēc pusgada viņš pat zvana tev vai ar atplēstām rokām vai vaļā, tā kā, jā, mums beidzot šis ir aktuāli, sadarbojamies, filmējam, piedalāmies 2. sezonas realizēšanā. Bet svarīga doma ir šī, nauda nav mērķis, tas ir vienkārši instruments tavu projektu īstenošanai. Naudai nevajadzētu būt pašmērķim, ja mēs runājam par piemēram, atbalsta meklēšanu. Cilvēki grib kaut ko realizēt, tev būs kaut kāds gala materiāls, tev būs podkāsts, tev būs epizode, tev būs skatījumi, tur būs komentāri, iesaistīt būs auditorijas, veidojās iekšējā kultūra, cilvēki ir ap tevi veidojās, ir tavs cilts. Un tas ir tas, par ko tas svarīgs. Mēs ejam pēc rezultātu. Un nauda ir tikai viens veids, kā to sasniegt. Tagad svarīgi ir to saprast. Labākais, ko es esmu no psiholoģijas emocionālajā ziņā sapratis par naudu, ir nevis naudai piešķirt visādas kaifīgas emocijas, vai mums vajadzētu justies tā un tā, vai tas ir enerģijas apmaiņa vēl kaut kā. Tas viss ir jauki, viss ir cute, bet realitātē man strādā vislabāk ļoti vienkārši lieta. Nauda ir pašsaprotama. Tas ir tikai un vienīgi darba instruments, nekas vairāk. Kaut kas uzprintēts uz lapas, ar ko mēs varam apmainīties. Un jo ātrāk mēs saprotam, ka pati nauda ir tikai instruments, mēs varam īstenībā runāt par to, kas ir īstā vērtība aiz naudas. Tāpēc ir svarīgi par to domāt. Nauda nav pašmērķis. Un tad ir svarīgi, ka, piemēram, spēja pateikt, ka kopējais budžets ir, piemēram, 8,000 eiro. Teiksim, 1,000 eiro par epizodi. Un tad arī pastāst, kāpēc tas ir tā. Jo, piemēram, mums tur ir lokācija, kas ir jāierē, mums tur ir komanda, tiek plānots, ir stratēģija, tiek samontēta epizode, tiek likti kopā rīli, tur būs subtitri, tur būs ievads, tur būs jingls. Un būtībā sarakstīt visu to, kas tiks darīts, kas ir iekšā tajā pakā un kāpēc tas, piemēram, maksā tik. Un mums vajag tik, lai mēs varētu realizēt to projektu. Un dažreiz šis ir tas, kur mēs varam izteikt piedāvājumu, kas strādā diezgan labi, ir piedāvāt cilvēkam teikt, ka jums ir opcija būt mūsu lieldraugiem, būt galveniem sponsoriem. Tas nozīmē, kad jūs, piemēram, esat gatavi investēt 8,000. Ja jūs ielikat 8,000, jūs nosūdzat visas mūsu projekta izmaksas, un jūs esat mūsu lieldraugs un vienīgais sponsors. Tas nozīmē, ka nebūs raibi. Podkāstā būs tikai viens lielais sponsors, un tie būsiet jūs. Jūs būsiet unikāli, atšķirīgi un ar tik superīgi malači. Protams, tā nav obligāti tā jāsaka, bet es vienkārši te mazliet dramatizēju, lai nodotu to domu. Piemēram, nākšais var vienkārši tirgot atsevišķu epizodes, to arī vienkārši piedāvāt būt kā atbalstītājiem un tur pievienot logo. Jo, kā tu esi redzējis, dažreiz ir, kad epizodes beigās ir vienkārši saucamais logo ansamblis. Ir vienkārši viens lielāks logo, 2 mazāki logo un tad, piemēram, 5 vēl mazāki. Un tas pārsvarā ir saistīts ar to, cik daudz finansējumu katrs ir iedevis. Ja līdzvērtīgi finansējumu, tad parasti līdzvērtīgi izmēra logo ir tajā visā. Šis ir svarīgi, jo tu vari iedot cilvēkam iespēju nopirkt. Tu vari pirkt bulciņu, lielāku bulciņu, maizi, lielu rupmaizi uz kukuli. Būtībā tu vari piedāvāt cilvēkam iegādāties. Jo, ja tu nepiedāvāsi kādam, pieņemsim opciju, piemēram, ja tu uzreiz izdomāsi savā galvā, ka man vajag 8 sponsorus pat 1000, tad iespējams tu apgrūtini savu dzīvi, ja tu nevienam nepiedāvā viņam kļūt par lielo sponsoru visam. Jo iespējams kādam no viņiem ir pilnībā ok šajā kodā tur biznesa izaugsmes brīdī vai kaut kādā fonda brīdī ir tā kā, nē, mēs īstenībā gribam visu. Un varbūt īstenībā mēs varētu 1,5 sezonu vai pat 2 sezonas nosponsorēt, uzreiz jau ieplānojam vairāk. Tā kā galvenais cilvēkiem ir dot iespēju nopirkt visu, bet vienmēr to var sadalīt mazākās daļās. Un te nav atkal joprojām tā nav manipulēšana, uzspiešana, tu vienkārši dod iespēju iesaistīties, jo jūs gribat radīt kaut ko vērtīgu, un tā ir vienkārši sadarbības veidošana kā tāda. Tad ejot šim visam cauri uz pēdējiem punktiem, pats svarīgākais, ja tu taisi pirmo sazvanu, ja tu zvanu, ja tu raksti cilvēkiem uz sarunu, ir pats primārais uzdevums. Tātad būtībā aicinājums uz sarunu. Jo visas lieliskās lietas notiek caur sarunu, arī tiešsaistē, jo, ja mēs cenšamies, dažreiz mums ir ļoti pazīstami tie cilvēki, un mēs esam jau sadarbojušies ar vairākiem projektiem, jā, citreiz pat aizsūtīt ziņu WhatsAppā vai SMS
ir pilnībā ok, tu aizsūti cilvēkiem, viņš ir, jā, mēs piedalāmies. Bet pārsvarā mūsu mērķis ir sarunāt tikšanos, vai nu klātienē, vai nu attālināt. Ja tu dzīvo Rīgā, tad visticamāk bieži var aizbraukt klātienē, ja tu esi kaut kur attālāk ārpus Rīgas un nevienmēr var aizbraukt, tad ir arī ok attālināt. Un šajās tikšanās laikā, būtībā zvana laikā tu sarunā tikšanos, jo tad mēs varam mainīties ar enerģiju. Tu vari sajust otrs var sajust tevi. Viņi var rast, tu esi nopietns cilvēks, tu esi nobriedz, tu gribi kaut ko realizēt, tu ieguldīsi darbu, es redzu, ka tev tur acis deg par to. To nevar nodot īziņu veidā, vai to nevar nodot caur WhatsApp, bet to var nodot tiekoties. Ar attālināt arī var nodot. Īsumā var nodot arī caur video ierakstu, ko es esmu pamanījis. Tur īsumā ir ļoti labas opcijas. Un, ja galīgi netiec, tad ceru tā versija vienkārši audio ierakstu, mēģināt ierakstīt audio. Bet cilvēkiem nevienmēr vairs patīk klausīties garus audio ierakstus, kur vienkārši kāds kaut ko ierakstījis, un mēģina pastāstīt kaut kādu vīziju, ideju, tur 15 minūtes. Tā nedara, tā nevajag darīt. Bet galvenais ir šis 5. punkts. Sazinies ar mērķi satikties, un satikšanās laikā, ja tu esi atnācis sagatavojies, tad visticamāk tev būs arī, es teikšu, 5 slaidu varbūt prezentācija. Kāpēc nevajag vairāk par 5? Jo, es runāju par to kodolīgi. Ja tu spēji parādīt ļoti kodolīgi to, ko tu centies realizēt, superīgi. Ar to pilnībā pietiks. Tev nevajag pārspīlēt 5, 6 slaidi, maksimums 10. Jo vienkārši mums arī negribās, piemēram, ja kāds nāk pie tevis, no tevis prasa finansējumu, tev negribēsies vairāk par 10 slaidiem skatīties, domāt, kas tad tur vēl būs. Tur vienkārši saliekam pašu svarīgāko informāciju un piedāvājumu. Un ar to arī pilnībā pietiek. Un pats pēdējais bonusu doma. Tu jau nepārdod tikai ideju. Tas nav tikai kaut kas, tu nepārdod maizes kuklu vai kartupeļu maisu. Tas ir stāsts, tas ir saistība kopā ar šo konkrēto auditoriju. Tu palīdzēs arī šiem atbalstītājiem kļūt redzamākiem un arī viņu zīmols sasaistīties kopā ar šo auditoriju. Tā nav tikai tā ideja, tas ir viss kopā. Un, ja tu saproti īstenībā, cik liela ietekme ir varbūt tev caur savu organizāciju, ja tu veido šādu tipu saturu, kā piemēram podcasts, raidījums, apmācību video, tiešraides, ja tu saproti īstenībā, ka tu spēj aizsniegt tur, es runāju nevis vienkārši par skatījumiem, bet, piemēram, 1000 cilvēki pa īstam skatās, vai, piemēram, 10 000 cilvēki ir noskatījušies tavu podcastu. Tas ir Arēna Rīga. Tu esi uzstājies Arēnas Rīgā, un tev 10 000 īsti cilvēki, piemēram, veltījuši ar stundu, kas to kopā jau 10 000 stundas ir pavadījuši ar tevi, klausoties tavu domu, klausoties tavu sāpi, tavu ideju, tavu vīziju par pasauli, un tu viņiem piedāvā tiem sponsoriem nākt līdz ar tevi. Viņiem pēc idejas, viņi var iesaistīties ar finansējumu, bet tu iesaisties ar vispārējo darbu, ar vīziju, ar sviedriem un asinīm līdz ar to. Tāpēc tu arī esi vērtība ar to, ka tu spēj to radīt. Kāpēc šis video vēlreiz? Tāpēc, kad es arvien vairāk pamanu, ka klientiem es pavadu ar viņiem sarunās par to, kā viņu podcastu, kā viņu video saturu iepakot un pasniegt potenciāliem sponsoriem un atbalstītājiem. Ja arī tu esi nonācis tajā brīdī, tad iespējams arī vērts pieteikties uz sarunu info@showandtell.lv vai vienkārši rakst man Ārs Birze vai zvani ar to, ka parasti neviena filmēšana nav sākusies bez sarunas. Viss sākās ar sarunu, no sākuma saprot stratēģiju, saprot vīziju, tad apmēram mēs sapakojam kaut kādu piedāvājumu, un tad mēs parasti reti, ar kuru mēs uzreiz lecam iekšā sezonā, bet bieži mēs uztaisam pirmo testēšanas filmēšanu, būtībā pirmo ieraksta dienu, un pēc tās ieraksta dienas, ja tā ir pirmā pieredze tev, tad būs tas, es esmu pārliecināts, es tagad varu to izdarīt, un es pat varu iet šito pārdot, jo šis ir smuki, skaisti, un man patīk tas, ko es redzu, un arī cilvēkiem patīk. To bieži var dabūt tikai pēc pirmajām filmēšanām. Tas no mans viss. Piesako Show and Tell, un ja tev uzrodas jautājumi, droši